Sveiki, draugi! Atkal Madars. Vēlos jums pastāstīt tādu lietiņu, no kā sastāv cilvēka kopējā apziņa. Un kas ir apziņa, kas ir zemapziņa un kas tās tādas pa štelītēm ir. Tātad es uzzīmēju tādu modelīti, vienkāršotu versiju, no kā tas sastāv. Tātad visa apziņa sastāv kopējā, mums ir apziņa, kas ir no 2 līdz 5%. Nu, tur mainās daži tā kā viedokļi, ja? Cik tad tas īsti ir, bet jebkurā gadījumā tie ir 2 līdz 5%. Tātad mūsu apziņa sastāv no racionālās domāšanas, īslaicīgā atmiņa, analītiskās domāšanas un gribas spēka. Pie gribas spēka mēs atgriezīsimies, tūlīt pastāstīšu, kas tas īsti ir un kāpēc viņš nedarbojās. Nākamais tad apziņas modelī iekšēnē ir zemapziņa, tātad viss šis te iekšējais riņķīts. Ja? Ir zemapziņa, kura sastāv tad attiecīgi no 95 līdz 98%. Un tā ir tā svarīgākā daļa mūsos iekšā, kas atbild par to, ko mēs darām, kas mums ir iemācīts. Tātad šeit zemapziņas sastāvā tad ir pastāvīgā apziņa, ja, kur arī iekšā ir emocijas mūsējās, ja, pārliecības, ieradumi, ja, tādā veidā. Un zemapziņa atbild par to, par cilvēku pašaizsardzību un sevis saglabāšanu. Ja? Tad zemapziņa tā kā vienkāršotā versijā būtu tā, ka aizstāv cilvēku. Viņi neļaus darīt neko, lai cilvēks nodarītu sev pāri. Ja? Bet viņi tāpat sanāk maldīgi ir, ja? Jo tas ir pārliecības tās, kas mums ir iemācīts bērnībā, ja? Un tas, kas ir iemācīts, zemapziņa tādā veidā to saprot, ja? Un aizstāv cilvēku. Tātad, lai nenodarītu pāri. Nākamais. Zemapziņā ir ļoti slinka uz mainīšanos. Lai mainītos, ir ļoti grūti to izdarīt. Jā, tādā veidā. Tātad pašā zemapziņā iekšā ir vēl, kas ir pats augstākais es, jau no kā cilvēks vispār sastāv viņa funkcijas, viņa darbības, tāda vienalga tā ir elpošana, iešana, nu, pieņemsim tādā veidā, ja? Tātad to jau, ko nevar mainīt, lai cilvēks vispār eksistē, ja? Un imūnsistēma tur iekšā arī tajā pasākumā. Tātad zemapziņa cilvēkā noformējās līdz 5 gadiem. Ja, tātad tie ir plus mīnus 2 gadi, ja, bet vidēji tie ir 5 gadi. Tātad mazs bērniņš līdz 5 gadiem to, ko viņam māca, ko viņš redz, dzird, jūt ar visām maņām, kas viņam ir, tas viss nosēžās zemapziņā. Un tā ir tā viņa dzīves karte, uz ko tātad būs balstīta visa viņa dzīve. Tāpēc ļoti svarīgi tam bērniņam līdz tiem 5 gadiem, tātad plus mīnus tie 2 gadi, ja? Tas pat var būt līdz 3 gadiem vai līdz 7 gadiem. Tātad nu, ar drošu tādu štēli, kad līdz 7 gadiem bērniņam ir tātad pareiza audzināšana jāveic un pareizas pārliecības viņam jādod un mācības, ja? Lai bērns būtu attīstīts un gudrs. Ja? Tātad nedaram pāri līdz 7 gadiem, bet kas sanāk vēl par podiem, kad tātad mēs kā vecāki, nezinot, kā tad īsti pareizi jāaudzina, ja? Bērnu, mēs viņam ar savām pārliecībām, tās, kas mums ir iekšā pašiem, mēs audzinām to bērnu un nepareizi viņam iedodam to informāciju, paši to neapzinoties. Un ārā to dabūt faktiski
jau ir tātad jāmaina tās pārliecības, vai nu jānomaina, vai jāizvieto ar pareizām pārliecībām. Tādā veidā to var izdarīt. Ja? Tātad, kas ir tas pēc tiem 5 plus mīnus 2 gadiem, kas neļauj vairāk mainīt tās pārliecības, ja? un tās lietas? Tās ir, to sauc par kritisko faktoru kritiķi, tad uzzīmēts ar šo sarkano līniju, ja? Un tas ir tas, kas izveidojās pēc 5 gados, ja? Un tas neļauj jaunām iedvesmām un pārliecībām tikt iekšā zemapziņā vairāk, ja? Tātad mēs jaunas pārliecības mēģinām zemapziņā dabūt iekšā, bet viņš kā pret spoguli atspoguļojas un neļauj, netiek iekšā, ja? Tādā veidā. Nu, pieņemsim, tevi sauc Jānis vai Janna, ja? Un kāds pieiet klāt un pasaka, nē, tev tagad sauks Juris vai Liene, ja? Tādā veidā, nu, nebūs. Tātad tas būs jau līdz, nu, kā piemērs, līdz tiem 5 gadiem nonācis zemapziņā un viss, un to tas tā nemainās, ja? Tātad to nevar izmainīt. Tātad par pašu, kā var izmainīt šo zemapziņas stāvokli, viss tātad emocijas, pārliecības ieradumi, kas ir darīts pāri cilvēkam. To tātad var labot ar hipnoterapijas palīdzību. Ja? Hipnoterapija tātad ir darbs ar zemapziņu, kur mēs tiekam iekšā, ievedot cilvēku transā. To sauc arī somnambulisms, ja? Ievedot transā, atslābina šo kritisko faktoru, un mēs tiekam iekšā tajā stāvoklī zemapziņā, kur mēs tās emocijas tātad nedzēšam ārā, bet nomainām uz negatīvās, uz pozitīvām, vai vai sliktākā gadījumā uz neitrālām. Kad cilvēkam tādas emocijas, kas ir notikušas tajā laika posmā, ja, ko ar apziņu neatcerās cilvēks, ja, bet transā, tātad zemapziņas stāvoklī tajā atcerās, mēs nonākam līdz tai saknei, kur tas ir radies. 3 gadiņos, 2 gadiņos tas ir mātes dzemdē iekšā, ja, kas ir svarīgi, ka bērnu dzīve sākās no ieņemšanas brīža. Tā kā, ja, viņš jau visu dzird, jūt tādā pašā veidā to, ko viņam māte domā, māmiņa, ko domā, it sevišķi tāpatās par abortu taisīšanu, ja jau māte ir domājusi par abortu tajā laikā, ja, un jau gribējusi iet jau darīt to, un tā tālāk, tad bērniņam jau iekšā ir jau bailes, un tas noteikti atspoguļojas uz viņa dzīvi kaut kādā līmenī, kaut kādā posmā, kas viņam neļaus pilnvērtīgi dzīvot. Tātad tas ir tikai viens no piemēriem tādiem, ja? No, tādā veidā, tātad hipnoze ir pati hipnoze, tā ir paaugstināts uzmanības koncentrēšanā uz notiekošo, uz procesiem, ja? Un kritiskā faktora, tātad šī apiešana, tad mēs viņu atslābinām, ja? Un tādā veidā kā apējam to kritisko faktoru. Nu, tā ir tā štēle ar to zemapziņu un kādus brīnums var paveikt hipnoterapija. Ja? Tātad, un atgriežoties pie gribas spēka, pieņemsim, ja, šo ar apziņas līmeni, kas ir, tā ir tāda lieta, tātad smēķēšana. Ja? Tas ir ar gribas spēku mēs nevaram atmest, tāpēc, ka tas ir apziņas līmeni. Ja? Viņš ir iekšā, smēķēšanas atkarība ir iekšā kā ieradums un zemapziņā. Tāpēc ar gribas spēku kādam izdodas atmest, ja? bet daudziem, kā mēs zinām, ļoti daudziem, nesanāk atmest, tāpēc, ka tas ieradums jau ir dziļāk iekšā, iesēžos tajā zemapziņā. Un tātad ar hipnozes palīdzību arī smēķēšana var atmest un tā. Ar hipnozes palīdzību tātad var ārstēt faktiski jebkuru slimību, ja? Un
Un tādā veidā, bet cilvēkam pašam tas ir jāgrib. Ja cilvēks to vēlās, patiešām, ja, tātad var cilvēks izārstēt un novest līdz, aizvest līdz rezultātam pozitīvam, kad tiek no tā pilnvērtīgi vaļā. Tātad tāds brīnuma līdzeklis ir hipnoze, tas nav nekas bīstams, tas ir patīkama šķele, darbs ar sevīm un gribēšanās izārstēties, izdziedināties, mainīties, kļūt bagātam, baudīt dzīvi un tā tālāk un tā tālāk. Viss tas, kas mums traucē, tas ir mums tas ieliktais programmas iekšā, ja, uzstādījumi, kas ir zemapziņā, pāridarījumi, viss tas mums traucē kaut kādā veidā, ja, attīstīties. Ar hipnoterapiju daram brīnumu lietas un palīdzam cilvēkiem, ārstējam cilvēks no visādām kaitēm un problēmām. Tā kā faktiski ir tā, ka pēc būtības cilvēkam ir jādzīvo harmonijā. Ja cilvēkam kaut kas traucē, kaitina, nedod mieru, ja, nevar cilvēks atslābināties, tad tā ir kaut kāda problēma, jau sakne, kas sēž tātad šeit zemapziņā iekšā, ja, un vienkāršā veidā viņa ārā nevar dabūt. Ja. Ejot pie psihologiem, psihologi strādā tikai, kas ir standarta psihologi, kas nepielieto hipnozi. Ja viņi pielieto hipnozi, tad nav viņa parasta psihologi. Ja? Un vai pareizi pielieto to hipnozi, un māk atrast to sakni un tā tālāk. Tātad psihoterapeiti, psihologi strādā tātad ar apziņu šo līmeni, un viņi nekādā veidā nevar tikt šeit iekšā un izmainīt sakni. Nomainīt to programmu. Viņi vienkārši to nemāk un reāli čakarē cilvēks. Pieņemsim fobijas cilvēkiem, kas ir, ja, tādas lietas, ko viņi ārstē gadiem, 10 seanses, ja, cik cilvēks tur naudu atstāja. Tas viss ārstējās 2 mēnešu laikā. Tātad piesakoties uz hipnoterapijas seansi, ja, to visu var ārstēt. Bailes no zobārstiem, tātad jebkuras bailes lidot, bailes no zobārstiem, ja. Mutē cilvēkam ir pilsdrups iekšā vai kas, viņš nevar, viņam tik panisks bailes ir aiziet pie to zobārsta, ka viņš nevar aiziet. Tātad hipnoterapija palīdz noņemt tās bailes, izārstē, un cilvēks var iet pie zobārsta bez problēmām. Tātad tādas lietas, bailes, fobijas, alerģijas, tas viss tiek ārstēts un to var darīt. Ja? Tā kā šī ir īsā versija, protams, visam tam un tādā veidā. Tā kā, ja jums ir jautājumi un kaut kādas problēmas, ko vēlētos atrisināt, ja, tad droši sazināties ar mani sociālajos tīklos, ja mans telefona numurs un zvaniet, lūdzu zvaniet. Ja. Iespēju līmenī es atzvanīšu un parunāsimies. Nav jākautrējās tur uzdot jautājumu, jo mums visiem kaut kas kaiš, ja, un pašiem ir jārisina tās problēmas. Ja. Nevis tur kāds cits to darīs, bet pašam. Jo rezultāts vienalga ir tāds, ja nolemsiet, ka gribat tiešām tikt no tā vaļā, jums vienalga nāksies ar mani komunicēt. Ja. Tātad parunāsim, paskatīsimies, vai jums patīk ar mani runāt, vai man ir ērti ar jums runāt, būs ērti strādāt ar jums. Ja es jums varēšu palīdzēt, es palīdzēšu. Ja tā ir kaut kāda augstāka līmeņa problēma, ieteikšu jums kādu kolēģi, kādu speciālistu, pie kura vērsties. Ja? Jo ar nopietnām slimībām jau nodarbojas augstākas, tātad pieredzējušāki hipnoterapeiti. Ja? Bet viss ir ārstējams un viss ir darāms. Tā kā ko, draugi?
iesaku apdomāt, un tiešām tie, kuri vēlās to mainīt, to var mainīt. Ja? Un var tikt pie rezultāta. Tātad to novērst. Ja? Tad vēlreiz man sauc Madars Baļķītis, esmu regresologs hipnoterapeits un varu palīdzēt jums ar dažādām problēmām. Tātad zvaniet, sarunāsim bezmaksas konsultāciju un parunāsimies, paskatīsimies, kā es varu jums palīdzēt. Ja? Un galvenais, jūs paši sev palīdzēt. Tā kā droši zvaniet un tiekamies. Tā kā, čau!